būtu, kas nebūtu gatavs. Mēs esam atpakaļ, mūsu trešā saruna tā jau mums ir. Un šoreiz mēs esam kopā ar Raimondu. Un es domāju, ka viņš varētu iepazīstināt mūsu klausītājus. Jā, mani sauc Raimonds Elbakins, es Ghetto Games projekta laikam arī izveidotājs un šobrīd vēl joprojām līderis. Jā, tā kā tāds īsais introductions. Un kas tad būtu kas bija tā motivācija vispār, bet tad uzsākt Ghetto Games? Kas bija tas, bija pamesta vieta, bet kāpēc tieši Ghetto Games nosaukums? Nosaukums un vieta un kāpēc. Droši vien tās būtu 3 lietas, kuras būtu jāskata atsevišķi. Tātad vieta netīšām, nekādas domas nebija, ka tam būtu jābūt Grīziņkalnam. Arī pats Ghetto Games projekts tajā veidolā, kurā viņš attīstījās šo 15 gadu laikā. Es vienmēr saku, ka tā ir mana bērnības trauma. Jo man paši izdzina no 8 skolām, un es gribēju uztaisīt vietu jauniem, aktīviem cilvēkiem, kur izklaidēties līdzīgi kā naktsklubā. Tā tad ideja, ka tur skan laba mūzika, tur ir daudz sporta un daudz jēdzīgas lietas, bet stilīgā veidā. Šādi mums izdodas labāk, šādi sliktāk, bet gribu domāt, ka plus mīnus mēs pie koncepta pamata esam pieturējušies visus šos gadus. Un kāds ir tas mērķis, kur attīstīties augstāk, tālāk? Kas ir tas? Es domāju, ka mūsu uzdevums ir veidot platformu, jāattīstās ar pašiem cilvēkiem, izmantojot šos instrumentus. Palielam, es domāju, ka katram jaunietim, piedaloties sacensībās, viņš gūst ļoti daudz dažādas pieredzes. Viņš pirmkārt gūst pieredzi vispār saorganizēties un aiziet līdz tam turnīram. Otra lieta, viņš tāpatās stiprina savas prasmes draudzēties ar cilvēkiem, lai spēlētu vienā komandā. Viņš tāpat arī stiprina prasmes sadarbībā, spēlējot pret citām komandām. Tāpatās viņš iemācās uzvaras un zaudējumu garšu. Un šīs lietas varētu saukt. Es nosaucu varbūt tādas pašas pamatlietas. Protams, pats jaunietis par to neaizdomājās, jo viņš diezgan automātiski veic to ideju par piedalīšanos. Bet, ja tu tā skati to bišķiņu no malas un iedziļinies, tad patiesībā šie soft skills ir viscaur un apkārt šajā projektā. Un man ir tāds jautājums, kā radās vispār tā Ghetto akadēmija, kā viņa Ghetto akadēmija radās gaužām vienkārši. Sākumā tie bija vienkārši brīvprātīgie, kuri nāca un palīdzēja. Tas bija tā bišķiņ haotiski. Tad mēs lēnām sākām strukturizēt to ideju, kā tas varētu būt. Tad sākām sezonas beigās teikt paldies tur labākajiem, pēc tam teikt katram, kurš vispār izturējis visu to vasaru. Palielam tas tāds brīvprātīgais darbs, kur cilvēks iemācās daudz un dažādas prasmes. Un ņemot vērā, ka getiņš ir tāds vērsts uz katras personības izaugsmi, tad vienkārši mēs nekautrējamies un nebaidamies dot cilvēkam lietas, kuras viņš varbūt vēl neprot, daudz ātrāk nekā viņš iziet 1000 dažādas instrukcijas, līdz kamēr viņam vienkārši apnīk un viņš izdomā darīt kaut ko citu. Un cik vidēji ir tie parasti brīvprātīgie, kas iekļūs akadēmijā, un vai ir tā bijis, kad grib kāds iekļūt, bet nemaz neiekļūs, vai jūs pieņemat visus? Nē, palielam, man liekas, mēs pieņemam tikpat kā visus, ja tas nav kaut kāds super nonsens, un palielam mēs pieņemam visus, bet jau pēc pirmajām nedēļām, pirmajiem mēnešiem ļoti ātri atsijājās, jo ne katrs ir tik čakls un tik ļoti grib. Varbūt cilvēks grib un viņš pamēģina, un tas nav priekš viņa. Ja? Tāpēc pasākuma organizēšanas tomēr ir vienmēr celties pirms visi pamostās un nāk baudīt pasākums. Un tad, kad visi ir izbaudījuši pasākums un dodās jau pie miera, tad tu atkal strādā. Tā kā tas sanāk viss reversi. Ja? Tad, kad citi atpūšās, tad tu strādā, un tad, kad neatpūšās, tu arī strādā. Tā kā tas tāds milzīgs kapiņš visu laiku ir. Un cik tad ir, pieņemsim, pagājušajā gadā, cik tad bija tie saucamie izdzīvotāji, kas pabeidza? Aptuveni 50 jaunieši. Un vai vispār tie jaunieši, patiešām ir daudz, kas grib to darīt, vai no sākuma, piemēram, pašā sākumā, vai bija grūti atrast tos brīvprātīgos vai nē? Ir bijuši gadi, kad piesakās 250 brīvprātīgi. Tādi gadi bija, kādus gadus 10 atpakaļ droši vien bija tādi laiki.
Šobrīd vienkārši ir daudz un dažādas iniciatīvas, daudz un dažādas organizācijas, un viņas tā kā vairāk tādas sadrumstalotākas ir. Bet arī Getiņā mēs vairāk saprotam, ko tieši mums vajag no tā jaunieša, un līdz ar to viņam arī, kā lai saka, atrast un uzaicināt 250 jauniešus mēs varētu, bet patiesībā šaubos, ka mums būtu iespēja viņus visus tik aktīvi nodarbināt. Un kas tad ir bijis tas vislielākais grūtības, kas ir bijuši pārvarēt pa visu Geto Games laikiem? Kas ir tāds izspilgtākais, ko var atcerēties? Man jau sanāk pašam tā kā augt kopā ar projektu, jo ik pa brīdim ir projektā kaut kādas dažādas krīzes. Jā, varbūt tādu pirmo krīzes atceros, pirmo 7 gadu, kad mēs jaunieši sanākuši bijām kopā, taisījām Getiņu, mums likās, tuņās mēs uztaisīsim tik labi, un tad, kad tas viss būs tik labi, tad noteikti, ka tur, valsts pieslēgsies, tur sponsori paši atnāks pie mums, un tu saproti, ka jā, viss ir tūkstošiem cilvēki, viss griežās, viss ir smuki un skaisti, un tā arī neviens sponsors pats nepiesakās, tā arī neviens ministrs un pašvaldību vadītājs tev nepiezvana, un katru gadu patiesībā tu skrien pa visu Latviju, sākumā vienojies ar pašvaldību vadītājiem, tad ar sponsoriem un tā tālāk. Protams, ar mums varbūt strādā 10% no tiem sponsoriem, kuri patiesībā tiek uzrunāti. Līdz ar to tas jaunietis visiem tā vārdos ir ļoti svarīgs, bet tajā brīdī, kad nonāk pie tiem darbiem, tad ir vairāk svarīgi jaunieši un mazāk svarīgi jaunieši. Un kāds ir vispār būt līderim tādai lielai apvienībai, jo tomēr daudz visādi uzdevumi visu laiku ir jābrauc? Šobrīd tā arī ir, kā tu saki, es vairāk drīzāk veicu tādu lielo lietu, lēmumu pieņemšanas. Arī nesen mēs nodefinējam, kad es strādāju uz attīstību un finanšu piesaistās 2 lietas. Par tām praktiskajām lietām tomēr mums ir tur komandā Uldis Rēters, kurš atbild par visām tehniskām lietām. Ir meitenes, kurš strādā kā projektu vadītājs, gan šajā projektā, gan arī citos reģionos. Tāpēc ir sportveida līderi, kuri tur, Kārlis Podāns, Jānis Āra vairāk par basketbolu, Antons vairāk par futbolu. Līdz ar to gadiem ejot, tomēr ir salicies tā, ka mēs katrs esam tās savas lomas sadalījuši. Tā kā tā. Un kas tad bijis tas lielākais piedzīvojums, kas ir tāds wow, pa visiem tiem laikiem bijis, kas ir patiešām neaizmirstams visiem un arī pašam tev? Ar tiem wow ir tā, ka, lai kādreiz notiktu wow, vajadzēja daudz mazāk nekā šobrīd. Bet es savukārt esmu iemācījies priecāties par kaut kādām tādām, neteiksim, mazākām lietām vai ikdienišķākām lietām. Piemēram, vakardien Bauskā man bija viens wow. Man bija wow, kā mēs šeit centrā tik forši esam visu salikuši un ir pieteikšās ļoti daudz komandas, ļoti daudz jauniešu un cilvēki. Un man bija viens wow, cik tas viss smuki izskatās. Šodien es atbraucu uz šejienu uz Ogri, mēs pirmo reizi vispār laikam mūsu vēsturē, mēs esam organizējuši tur Skonto hallē, bet šajā jaunizveidotajā hallē, tas pilnīgi tāds jauns koncepts, ka kur viss ir iekšā, tur visu var darīt, un arī šodien, man liekas, ļoti labi bija tā prezentācija, kāpēc iekšā, jo 2 stundas līja lietus, un tāpēc man šķiet, šeit atkal ir kaut kāds jauns wow, jo mēs šobrīd gatavojam prezentācijas priekš tur Arābu valstīm, priekš ļoti karstām valstīm, kur atkal ir otra problēma, nevis tur lietus, bet vienkārši karstums, un tāpēc, man liekas, mēs redzam, ka iekštelpās patiesībā šis projekts var izstīties ļoti, ļoti labi, un viņš var būt tikpat pieejams jaunam cilvēkam. Un kā vispār jūs izvēlējušies tām pilsētām, kurām jūs braucat, un kuras tās ir šajā pēdējā laikā bijušas? Patiesībā, mūsu tas mērķis būtu noklāt tādu maksimālu geogrāfiju. Gribētos, Ventspilī pasākums mums ir liels, Liepājā liela pasākuma nav, gribētos, jo liekas, ja skatās pa Latvijas robežu un centru, ka būtu jābūt tur Rīga, Jūrmala, lielākās pilsētas. Vajadzētu būt, Valmiera, Daugavpils. Ar Daugavpilu šogad mums nav sadarbība, varbūt būs nākamajā gadā. Šogad ir ar Ogri, jo Ogri vienkārši pēc būtības sportiski ir ļoti, ļoti aktīva. Tā kā tas ir forši un Ventspils, Liepāja. Bet tas būtu par tādiem 5 lieliem pasākumiem, ja mēs domātu. Ja? Un savukārt
es domāju, ka vēl viena svarīga daļa ir šie mazie pop-up pasākumi, kur varbūt nav tur studijas, nav burzmas, nav ēdinātāji un tā, bet kur vienkārši, darbdienas vakarā, Limbažos mēs vienkārši savācamies un atbrauc cilvēki un varbūt spēlē tur 15 vai 20 komandas un ir vienkārši tāds foršs vibes un foršs tusiņš, tādā ar minimāliem ieguldījumiem tāds super easy pop-up pasākums, jo man liekas, ka no tādiem tad cilvēks viņam ir iespēja pamēģināt, un viņš var nākotnē, forši bija, davai es aizbraukšu varbūt uz kādu no lielajiem pasākumiem. Un tu pats minēji, ka gribētu Liepājā, un iepriekš arī ir minējuši, ka būtu labprāt gribētu redzēt Geto Games Liepājā. Kāpēc tad nav tur nemaz vēl? Tur ir lielā mērā atkarīgs tieši no pašvaldības šobrīd, jo tas koncepts tāds, ka mēs prasām pašvaldības līdzfinansējumu, un ir vienkārši pilsētas, kuras redz to savā stratēģijā, ir pilsētas, kuras šobrīd neredz. Tāpēc varbūt kā alternatīva varētu būt, ka kopā ar kādu veselības ministriju mēs varētu pastīties uz kaut kādām lielākām Eiropas Savienības fondiem, kuri varētu būt kā tāds pamatfinansētājs, lai pašvaldība varētu iesaistīties ar savu infrastruktūru un ar tādu kaut kādu simbolisku finansējumu. Jo patiesībā šobrīd uz pašvaldības pleciem šis pasākums maksā naudu. Un runājot par sponsoriem pašā sākumā, kā bija? Jo minēja, ka no sākuma cerēja, ka tie sponsori paši atnāks, bet tad sapratu to, ka tomēr nav. Un tad kas bija tie pirmie, kam mēģinājāt uzrunāt? Tomēr tie ir kaut kādi draugi un paziņas, caur kuriem tu viņus tad uzrunā, meklē un tā. Bet jāsaprot viena lieta, kad vispirms tiek izveidots produkts un tad tā kā sāk iespējams kāds draugs vai paziņa arī iesaistīties ar kaut ko vairāk nekā tur, dāvanu karti ar 3 picām vai kinoteātru un popkornu. Tā kā, jāsaprot, ka tas tā nāk soli pa solītim. Sākumā tas ir milzīgs entuziasms un pat nav vēl fakts, ka tev var būt entuziasms un nebūt nauda un tev var kaut kas sanākt. Tev var būt entuziasms un nauda, un tev tāpat var nekas nesanākt. Un tev var būt, ka tu roc, un tev varbūt vajadzēja parakt bišķiņu tālāk, un tev kaut kas sanāk. Es gribu domāt, ka es esmu tāds īsts maratonists, jo man vienmēr ir licies, ka jābūt ir vēl labāk. Un savukārt, ja man kāds uzprasītu, vai getiņš ir tāds, kādu tu viņu gribi un gribi redzēt, es teiktu, nē, es viņu gribu redzēt daudz nopietnāk. Es viņu gribu redzēt gan ar visām pro grupām, kas ir atkarīgs lielā mērā no finansēm. Tev ir jāizaug līdz tam, lai tu saproti, priekš kam tad tev īsti vajag to naudu tam projektam. Un mēs bieži vien skatāmies kā iegūmus pašiem dalībniekiem, bet vēl jau ir iegūmi skatītājiem, vēl ir iegūmi pašiem sponsoriem. Un to visu kaut kā jāspēj ir ļoti, ļoti pareizi salikt kopā. Vai ir gadījies tā, ka jūs uzsākat tādu reālu Geto Games, tādu normālu lielu pasākumu, un ir tā, ka nav tā cilvēku skaita vai arī? Jā, protams. Un kā jūs rīkojaties tajā momentā? Pirmkārt, mēs esam outdoor pasākums, un skaidrs, ka, ja mēs uztaisam Geto Games un ārā līdz lietus, tad pirmkārt skatītāji taču nebūs, dalībnieki būs mazāk. Jā, līdz ar to šādi fuck-upi mums ir bijuši 16, 15 gados, es domāju, pietiekami daudz. Bet tas vairs nav tas, kas mūs tik ļoti uztrauc tajā brīdī, jo mēs vienkārši zinām, ka mēs pasākumu plānojam pusgadu iepriekš. Tā ir lieta, kuru mēs vēl nespējam pagaidām ietekmēt. Līdz ar to ar šīm aizvērtā tipa hallēm, teiksim, ja pasākums notiek pusi ārā, pusi iekšā, tad mēs maz kaut kādus riskus mazinām. Ja kas tad cilvēki būs vairāk iekšā un piedalīsies tajās aktivitātēs. Un, vai jums ir kaut kāds sadarbības partners, kas jau no pašiem sākumiem ir piekritis, vai joprojām ir līdz Mārtiņa Beķerē, no pirmās sezonas dod mums kliņģerus, un tie mums saucās čempionu kliņģeri, tā kā Mārtiņa Beķerē jau strādā 15 gadus ar mums. Jau Maksima laikam strādā 11 gadus ar mums, būvniecības ABC arī kādus 10, Naiks arī kādus jau 7, 8. Mēs nemīlam mainīt partnerus. Mēs līdz pēdējiem, kamēr Latvijas nafta kādus 8, 9 šobrīd Kūls nopirka Latvijas naftu, un mēs turpināsim sadarbību ar Kūlu. Tā kā, kaut kā mēs, paldies Dievam, mums izdodas noturēt sadarbības. Tad ir gadījies, ka ir, piemēram, tur strādā cilvēks, kurš atbild par sadarbībām.
un nepārāk labi nostrādā ar sadarbības partneri, un mēs pazaudējam sadarbības partneri. Tā kā tie cilvēki, kur strādā ar partneriem, tā ir ļoti, ļoti atbildīga lieta, un vai tas jādara projekta līderiem pašiem, vai nu ļoti atbildīgiem cilvēkiem. Un vai jums ir kaut kāds tāds sapņu sadarbības partners, ko jūs patiešām ļoti vēlaties, bet vēl nav izdevies sasniegt? Nu, visi mūsu partneri ir forši un labi, un mūsu varbūt tās robežas ir, mēs nestrādājam ar SMS kredītiem un ar betting kompānijām, tā kā mums ir arī savs kaut kādi savi principi, pie kuriem mēs pieturamies, vai viņi ir tur vislabākie vai kā, nu, tā vienkārši mēs dzīvojam pēc tādas pārliecības, un tā, bet es domāju, ka tas ir līdzīgi kā investīcijās. Tev jābūt diversificētam portfelim un nav tāds viens, ko nozīmē partners. Mēs paši esam zīmols, kurš summā ar pašvaldību valsts programmu un sponsoru, nu, tie, kas principā pērk reklāmu pie mums, sadarbības partneriem un arī mecenātiem. Nu, tā kā mēs visi summā, mēs arī esam zīmols un principā labi, mēs esam biedrība, bet principi, pēc kā mēs darbojamies, ir tāds tā kā uzņēmums. Līdz ar to nav. Es gribētu vienkārši, lai mēs esam tāds projekts, ar kur grib sadarboties visi. Un kā tas vispār ir darbs birojā? Jo parasti iedomājas, ka Geto Games ir ārā, viss notiek ārpusē, un daudz varbūt padomā, ka tas notiek tikai vasaras sezonā. Vai patiesībā, kā jūs jau minējāt, ka tas ir pusgadu, un kā tas ir birojā, ko jūs darat? Tas tā, kad beidzās augusta vidū sezona, un tu līdz septembrim 1. tev jābūt jau ir prezentācijai daļai sponsoru par nākamā gada vasaru, jo viņi tad liek kopā savu budžetu, liek savu plānu, tad skatās, kurus projektus viņi atbalstīs, kurus nē, un tas tā strādā. Tā kā tur jābūt jau tev gatavam, ir jābūt gatavam ne 6 mēneši iepriekš, bet varētu teikt, ka arī 9 un 10 mēneši iepriekš. Un kas tad būtu tā atziņa, ko tu esi ieguvis no Geto Games? Es domāju, jebkuram cilvēkam darot sev tuvu mīļu lietu, viņš aug kā personības ar šo projektu. Un manā gadījumā tas ir Geto Games, kur blakā mums ir Burzma. Es domāju, ka arī Burzmas līderi un cilvēki, kuri uzņemsies atbildību par projektu gan tad, kad būs viss labi, gan tad, kad būs netik labi. Un es uzskatu, ka jebkurš celtnieks un santehniķis un elektriķis un zobārsts un ķirurgs caur savu profesiju tu vienkārši dzīves laikā audz kā personība. Jo, ja tu esi atradis savu īsto lietu, ar ko nodarbojies, tad mēdz, protams, viņas dzīvē mainīties, bet tad tu to dari pa īstam, godīgi, godprātīgi, maksimāli labi, un tev veidojas pareizās atbildes. Nu, tāpēc es novēlu katram atrast savu lietu un darīt viņu tik ilgi, kamēr jūs tiešām no sirds jūtat, ka tas ir jūs un ka jūs tajā lietā augat. Es domāju, tā ir tāds advice. Un ko tu teiktu tiem, kas nav piemēram šeit skatīties vai nav kā brīvprātīgais, tad kāpēc viņam vajadzētu būt šeit? Es teiktu, pirmkārt, vispār neuztraucieties. Tas nozīmē, ka jūs varbūt neesat īstā mērķa auditorija. Nu, tas ir viens. Otrs, pa lielam šeit piedalās cilvēki, kuriem patīk spēlēt vienu vai otru sporta veidu, vai basketbolu vai futbolu. Un nāk skatīties vai nu viņu draugi vai radinieki, un tiem, kuriem vispār patīk kaut kāds tāds virziens. Mēs neesam banknotu $100, kas var patikt visiem. Protams, konkursi ir jautri un forši un tā tālāk, bet es domāju, ka cilvēkiem ir katram jāizvēlas kaut kas savs, bet ja viņš tā, uzzina un viņam ir interesanti pabāzt degunu, tad droši nākt uz Grīziņkalnu vai sekot līdz Geto Games, kurā pilsētā, kad mēs esam, un paskatieties, varbūt kaut kas ir tāds, kas jūs var ieinteresēt un var aizķert jūs. Paldies, Lēls, par šo sarunu! Paldies tev, Liels!